Alkohols ir visplašāk lietotā apreibinošā viela pasaulē. No tā mēs piedzeramies. Mēs kaunamies par savu rīcību, iesaistāmies seksuālās attiecībās, mēs vemjam. Un reizēm daži pat nomirst. Taču kas īsti notiek mūsu ķermenī, kad mēs dzeram? Kāpēc alkohols dažiem liek justies labi, bet citiem slikti? Dzeršanu var uzskatīt par vienu no iecienītākajām izklaidēm cilvēces vēsturē. Taču, ko mēs zinām par tai sekojošajām paģirām? Paģiru tehnoloģija. Vējainā pilsēta Čikāga. Sestdienas vakars viesnīcas bārā. Jaunieši sanākuši, lai labi izklaidētos. Tomēr šis nav parasts sestdienas vakars. Daži no klātesošajiem piedalās neparastā zinātniskā eksperimentā. Tā nolūks ir izpētīt, kā alkohols ietekmē fizisko stāvokli un uzvedību cilvēkiem, kuri vakarus mēdz pavadīt bāros. Ar alkoholu saistītu slimību speciālists dr. Maikls Boldingers iepriekš novērtēja katra dalībnieka piemērotību šim eksperimentam. Edijs ir 32 gadus vecs menedžeris. Cik daudz tu vienā vakarā izdzer? Kādus 18 alus. 18 jā, un vēl pāris mēriņu, kā arī kokteļus. Tātad pamatīgas iedzeršanas reizēs tu iztukšo 18 alus un vēl pāris mēriņus, jā. Deivs, 32 gadus vecs datorgrafikas dizainers no Londonas. Vai ir gadījies, ka tev dzerot zūd atmiņa? Bieži. Tas ir apmēram tā. Tiešām, mēs gājām uz turieni, neatceros, ka es tur būtu bijis. Pats jaunākais brīvprātīgais Roberts, 21 gadu vecs students. Mēs dzeram diezgan pamatīgi. 9–10 glāzes, ceturtdienās, piekdienās un sestdienās, gadās, ka arī pirmdienās, un tad otrdienā vai trešdienā, bet ne abas dienas pēc kārtas. Sūzana, 30 gadus veca videofilmu redaktore. Kas ar tevi notiek, kad tu dzer? Vispirms man kļūst ļoti silti un mana seja piesarkst. Tas parasti man liek atturēties no pārmērīgas dzeršanas, jo es jūtos neērti. Ketlīna, 34 gadi, strādā vadošā amatā apdrošināšanas firmā. Pēc tās autoavārijas varētu jau stāstīt, ka vairs alkoholu neņemu ne mutē. Kad dzeru vienīgi tēju, tomēr jāatzīst, ka es joprojām labprāt iedzeru. 25 gadus vecā Kamī strādā reklāmas jomā. Cik daudz tu izdzer vienā vakarā? 6–7 glāzes. Piemēram, ko? Visu. Un vēl 23 gadus vecā Jessica, māmiņa un rēķinvede. Es iedzeru, lai tiktos ar cilvēkiem. Man nepatīk sēdēt vienai mājās un dzert. Tad es labāk dzeru ūdeni, ledustēju vai ko citu. Ir 6:30 vakarā. Bārs ir atvērts. Mūsu brīvprātīgie izmēģinājuma dalībnieki pasūta dzērienus. Katram ir līdz pāris draugi, kas piedalīsies kopā ar viņiem eksperimentā. Visur bārā ir izvietotas kameras, lai vērotu, kas ar viņiem vakara gaitā notiek. Īpaši aprīkotā telpā brīvprātīgos novēros un analizēs zinātnieku komanda. Zinātnieki ik pa laikam pārbaudīs, kāds ir viņu fiziskais un psiholoģiskais stāvoklis, lai uzzinātu, kā viņus ietekmēs alkohols. Visiem dalībniekiem ir ieteikts dzert prātīgi un tādā daudzumā, pie kāda viņi pieraduši. Zinātnieki uzskaita izdzerto dzērienu daudzumu. Lai pirktu dzērienus pie bārletes, eksperimenta dalībnieki izmanto krāsainus žetonus. Tādējādi tiek uzskaitīts katra dalībnieka izdzertais alkohola daudzums. Un gadījumā, ja kāds nezina mēru un viņam paliek slikti, mediķu komanda ir gatava sniegt palīdzību. Ir zināms, kāpēc ļaudis mīl iedzert. Alkohols liek mums justies labi.
Tas pavēr durvis uz citu pasauli, kur valda pacelātība, raisās valodas un smiekli. Bet kas īsti ar mums notiek, kad mēs tukšojam pirmo glāzi? Kami malko pirmo šā vakara kokteili. Alkohols nonāk viņas barības vadā, tad kuņģi un zernās, no kurienes uzsūcās asinīs un tālāk nonāk aknās. Beigās tur alkohols noārdīsies, bet pagaidām tas ceļo uz smadzenēm, kur ietekmē veselu virkni fizisku un prāta funkciju. Jaunajai un neprecētajai Kami bāros pavadītie vakari ar iedzeršanu ir viņas sabiedriskā dzīve. Mēs saskrienamies otrdienās un ceturtdienās. Staigājam pa dažādiem bāriem un izmēģinām dzērienus, kuriem ir atlaides. Pat ja pēc darba palieku mājās, tad iedzeru glāzi vīna. Katru otrdienu ir meitiņu vakars. Puišiem piedalīties nav ļauts. Kami ar draudzenēm izdzer pāris kokteļus. Viņas steidz pārunāt jaunumus par skandālu darba vietā vai kas ar ko satiekas. Tagad es saprotu, kāpēc viņa izskatījās pārbijusies. Alkohols nomierina. Tas atraisa mēli, balsis kļūst skaļākas un dažkārt uzkurina kaislības. Rādās, viņi to rokas sprādzmenā dos par brīvu. Mēs domājam, ka alkohols ir stimulējoša viela, bet patiesībā tas iedarbojas uz nervu sistēmu kā depresants, līdzīgi anestezējošam līdzeklim. Agrāk, kad vēl nebija atklāts ēteris, alkoholu izmantoja kā pretsāpju līdzekli. Kā vecajos vesternos. Jūs iekožaties lodē un ieraujat viskiju, saka doktore Mārša Morgana. Tas darbojas kā parastie anestezijas līdzekļi, tikai vispirms nomāc tās smadzeņu sistēmas, kas gādā, lai mūsu uzvedība atbilstu pieņemtajām normām. Tāpēc mums zūd aizture, mēs nonākam eiforijā un kļūstam atbrīvoti. Kad apspiestajām jūtām tiek ļauta vaļa, mēs zaudējam apdomību, kļūstam pļāpīgāki, skaļāki un reizēm pasakām acīs to, ko domājam. Starp Deivu, brīvprātīgo no Londonas, kas atvaļinājumu pavada Čikāgā, un dažiem biljardu spēlētājiem izraisās strīds. Nemuldies, nekad neesmu par to dzirdējis. Tādi noteikumi ir Britiem. Es drīkst turpināt, līdz tiek iesista melnā bumbiņa. Skumjā patiesība ir tā, ka alkohols un agresīva uzvedība iet roku rokā. Lielbritānijas un ASV statistika rāda, ka alkohola iespējā notiek 50% slepkavību un pāri par 40% vardarbību. Par laimi Deivs un biljarda spēlētāji atrisināja strīdu palikdami uz draudzības nots un spēle turpinās pēc britu likumiem. 32 gadus vecais Deivs ir datorgrafiķis no Londonas, kas 5–6 reizes nedēļā iedzer 4 līdz 9 glāzes. Man nav tādu draugu, kas nedzertu. Mums visiem patīk iedzert. Mēs esam 7 vai 8 cilvēki, kas regulāri tiekas. Anglijā iet kopā ar draugiem iedzert ir sena tradīcija, kas viegli var kļūt par dzīvesveidu. Deivs parasti vienā vakarā izdzer 5 glāzes īru portera un vismaz reizi nedēļā 9 līdz 10 glāzes. Doma atteikties no alkohola viņu neiepriecina. Ja man teiktu 2 nedēļas nedzert, tad es nezinu, kas notiktu. Kāpēc alkohols liek mums justies tik labi? Alkohols traucē smadzeņu ķīmisko signālu raidīšanu un iedarbojas uz baudas centriem smadzeņu pieres daivā. Tādējādi mūs pārņem eiforija. Mēs sākam justies labi. Mēs dzeram arvien vairāk, tas ir liels vilinājums. Roberts izmēģina jaunu kokteili, ko viņam ieteicis Deivs. Baigi labs. Kas tas ir? Svētais blips? Nu kā? Wow. Mēs pirmdienās ejam uz vietējo bāru. Dažkārt otrdienās vai trešdienās, parasti arī ceturtdienās. Tad piekdienā vai sestdienā. Svētdienā parasti neejam.
Daži no mums mācās. Es jokoju. Mēs katru dienu diezgan daudz mācāmies. No, I'm joking. We do a good amount of studying almost every day, but... Robertam ir 21 gads, un viņš parasti dodas iedzert 5 reizes nedēļā, izdzerot pa 6–8 glāzēm. Roberts studē ekonomiku, bet viņa aizraušanās ir sports. Viņš visu dara pamatīgi, gan sportojot, gan iedzerot. Pēc viņa domām dzeršana līdzinās basketbolam. Arī tā ir ātruma un izturības pārbaude. Spēles, kas saistītas ar dzeršanu, padara to vēl aizraujošāku. Roberts un viņa draugi ievēro vairākus likumus, kas veicina glāžu tukšošanu. Džeks? Kas bija Džeks? Ak jā, noteikums. 5. reizē jāizdzer vesela pudele. Aiziet. Taču jautri uzdzīvojot, var viegli zaudēt mēru. ASV studentu uzdzīve gadus beidzas ar 1600 alkohola dēļ bojā gājušajiem. Kopā ar koledžas draugiem Roberts uzsācis klasisku plostu. Ātra dzeršana var būt bīstama, un Roberts no visiem brīvprātīgajiem dzer visātrāk. Ir pagājis tikai mazliet vairāk par stundu, bet Roberts jau ir izdzēris 2 alus un 4 glāzītes šņabja. Vakara gaitā mēs ar kameru palīdzību uzmanām notikumu virzību barā. Ārsts Maiks Bolvingers vēro Robertu ar augošām bažām. Roberts dzer negausīgi, ātri un lielos daudzumos. Viņa dzeršanas stilu varētu nosaukt par agresīvu. Rodas bažas, ka viņš var nonākt alkohola atkarībā. Ārsts nolēma veikt Robertam dažus testus. Jūties noreibis? Jā, nedaudz. Robert, te mums ir dažādi kauliņi. Dēlis ar kauliņiem palīdz noteikt, vai cilvēka redze un roku kustības ir koordinētas. Tiek fiksēts, cik ilgs laiks paiet, kamēr Robertam izdodas iespraust kājiņu caurumā. Pēc stundu ilgas dzeršanas Roberts to paveic par 10% lēnāk nekā vakar sākumā, taču viņš neapzinās, ka viņa spējas ir mazinājušās. Šādā stāvoklī var kļūdaini novērtēt situāciju, un tas attiecas ne tikai uz studentiem. 34 gadus vecā Ketlīna strādā vadošā amatā apdrošināšanas firmā. Vidēji viņa izdzer 3–4 glāzes 3 reizes nedēļā. Ketlīnai patīk iedzert, taču kopš kādas drūmas nakts pirms 12 gadiem viņa kļuvusi piesardzīga alkohola lietotāja. Kad man bija 22 gadi, es cietu autoavārijā. Tas bija ļoti nopietni un lika aizdomāties, ko alkohols var ar tevi izdarīt, kad tu to pat negaidi. Es biju pasažieri, un mēs visu laiku braucām pa ceļu, bet izbraucot uz automaģistrāles iebraucām pretējā virziena joslā, izraisot frontālo sadursmi. Tas bija briesmīgi. Otras mašīnas šoferis gāja bojā. Ketlīna bija smagi ievainota un 6 mēnešus pavadīja ratiņkrēslā. ASV statistika liecina, ka 30% gadījumu traumu punktos nogādātie bija lietojuši alkoholu. 25% no viņiem bija nositušies krītot, un 30% noslīkuši. Ar alkoholu lietošanu ir saistīti 50% nāves gadījumu autoavārijās. Kopš autoavārijas Ketlīna vairs nepārspīlē ar izdzertā daudzumu. Pusotras stundas laikā viņa ir izdzērusi tikai 2 glāzītes šņabja. Daudz mazāk nekā Roberts. Vēl viens iemesls, kāpēc Ketlīnai vajadzētu dzert mazāk, sievietes ir pakļautas lielākam riskam ar alkoholu sabojāt veselību. Vecumvecais uzskats, ka sievietes nevar dzert tikpat daudz, cik vīrieši, lielā mērā ir patiesība.
Ja vīrietis un sieviete ar vienādu ķermeņa svaru izdzer vienādu alkohola daudzumu, sievietēm parasti asinīs alkohola ir par trešdaļu vairāk nekā vīriešiem. Protams, alkohola uzsūkšanos asinīs ietekmē arī ķermeņa svars. Un ir vēl kāda atšķirība. Sievietēm kuņģi alkohols nesadalās tik labi kā vīriešiem, tāpēc lielāks daudzums nonāk aknās un iedarbojas toksiskāk. Viens no pasaules vadošajiem aknu slimību speciālistiem, doktors Deivids Van Stīls, skaidro: sievietēm kuņģi alkohola metabolisms notiek vājāk. Alkohols, kas uzsūcās asinīs, nonāk aknās un nekavējoties sāk tās bojāt. Ja sieviete izdzers tikpat daudz, cik vīrietis, viņai asinīs būs augstāka alkohola koncentrācija un viņa noreips ātrāk. Ja sieviete dzer daudz, tad viņai biežāk draud aknu un smadziņu bojājumi vai sirds trieka nekā vīrietim. Viņi ir dzēruši jau pusotru stundu. Runas raisās, jūtas plūst pāri malām. Kāda sieviete dalās noslēpumos, kurus labāk būtu paturēt pie sevis. Mēs bijām saldais pārītis vidusskolā. Es paliku stāvoklī, kad pabeidzu vidusskolu. Apprecējos 23 gados, viņam bija 28. Jessica izkrata sirdi kādai bārā satiktai sievietei. Viņam bija 31, man gandrīz 28. Viņš tādai atbildībai nebija gatavs. 23 gadus vecā Jessica ir rēķinvede un mēdz iedzert tikai par retam. Agrāk es mēdzu izklaidēties biežāk. Tagad varbūt reizi 2 nedēļās. Mēs ejam uz bāru vai klubu un izdzeram pāris kokteļus. Visa vakara laikā es varbūt izdzeru 5, 7, galvenokārt vodku ar dzērveņu sulu. Between 5 and 7 drinks. My drink is mainly vodka and cranberry. Jessica nedzer regulāri, bet, kad iet uz bāru, viņa izklaidējas kā nākas. Šovakar Jessica dzer ātri, varbūt pārāk ātri. Par laimi viņa tiek pieskatīta. Ārsts nolēma viņu pārbaudīt, lai redzētu, kā alkohols viņu iespaidojas. Ir skaidrs, ka Jessicas kustību koordinācijas spējas pasliktinājušās. Tagad ir daudz lielāka varbūtība, ka viņa varētu izraisīt autoavāriju. Ārsts liek iepūst mērītājā. Ar šādu alkohola daudzumu asinīs Jessica vadot auto būtu briesmās. Tas pārsniedz dažās Eiropas valstīs atļauto, lai sēstos pie stūres. Alkohola daudzums Jessicas asinīs sasniedzis 0,53 promilles. Tas pagaidām ir augstākais rādītājs eksperimenta dalībnieku grupā. Ja ir vairāk par 0,5 promillēm, tad manāmas pārmaiņas domāšanas procesos. Nespēja pieņemt pareizus lēmumus, ir traucētas kustības, kas prasa precizitāti. Jessica ir izdzērusi daudz vairāk nekā bija gribējusi un turpina dzert. Esmu pamatīgā ķēmā. Sākotnēji draudzīgā saruna ar paziņu nemanot pārtapusi flirtā. Jūtas laužas uz āru. Šķiet, ka Jessica labi izklaidējas, taču vēlāk atklājas, ka viņa neatceras, kas notika pēc 6. glāzītes. Pašlaik viņa tukšo 12. glāzīti. 11 bija kokteļi, vodka ar dzērveņu sulu, kam sekoja 1 tekila. 11 vodka and cranberry juice and 1 tequila. Daudzi no mums ir pieredzējuši tā saucamo aptumšošanos, kad nākamajā rītā pamodušies neatceramies, kā nokļuvām mājās vai ko darījām dienu iepriekš. Jessicas asinīs ir tik daudz alkohola, ka tiek bloķēts mehānisms, kas dod signālu smadzenēm saglabāt atmiņas. Viena no problēmām, kas saistīta ar alkoholu, ir atmiņas traucējumi. Vakars turpinās, jūs uztverat informāciju un tajā brīdī iespējams reaģējat adekvāti, tomēr tā nepaliek atmiņā un jūs vēlāk to vairs neatceraties.
Dažiem grādīgo dzērienu cienītājiem draud tūlītējas sekas. Sūzana ir vadošas Čikāgas firmas video redaktore. Viņa atceras, ka viņai vienmēr bijusi krasta reakcija uz alkoholu. Jau pēc dažām glāzītēm viņa var zaudēt samaņu. Viņa ir dzirdējusi, kā arī citiem ļaudīm, kuru saknes ir Āzijā, ir līdzīgas problēmas. Taču kas tieši kaita Sūzanai? Viņa ir 30 gadu, un viņa dzer ļoti reti. Pirms vakara sākuma ārsts mēģināja izprast viņa savādo reakciju uz alkoholu. Vispirms man kļūst silti, un es nosarkstu. Ar to pietiek, lai es atturētos no pārmērīgas dzeršanas, jo es nejūtos labi. Pirms sākat dzert, izdarīsim pārbaudi. Ārstam ir aizdomas, ka viņas reakcijai ir ģenētisks cēlonis. Šodien viņš jau tika izmantojis principiāli jaunu pārbaudas veidu. Plāksteris ir atgādāts speciāli šim eksperimentam no Japānas. Plāksterim uzpilina spirtu un pielipina uz Sūzanas rokas. Pēc 7 minūtēm plāksteri noņem. Sarkanais plankums liecina, ka Sūzanai piemīt iedzimta īpatnība, kas sastopama apmēram 10% Āzijas iedzīvotāju. Sūzanai un viņas senčiem trūkst svarīga enzīma, kas saknās veic alkohola sašķelšanu. Tas var radīt nepatīkamas izjūtas, tomēr neapdraud dzīvību. Kad Sūzana iedzer, viņas organismā palielinās toksisko savienojumu daudzums. Vispirms tie izraisa sarkšanu, tad nelabumu un pātrinātu pulsu. Bīstami var pazemināties asinsspiediens, tāpēc, izdzerot pat tikai vienu glāzi, Sūzana jūt nepatīkamus simptomus, kas ir raksturīgi saindējoties ar alkoholu. Uzrotiet piedurkni. Vai jūtaties nedaudz saindējusies? Ārsti rūpīgi novēro viņas pašsajūtu. Viņu pasauc izmērīt asinsspiedienu. Lai gan tas ir normāls un viņa ir piesarkusi, citas blakus parādības nav manāmas. Visi brīvprātīgie jau ir krietnā žvingulī. Smukas meičas derētu. Viņus visus ir pārbaudījuši zinātnieki, un daudziem ir izteikti kustību koordinācijas traucējumi. Mēs esam pirmajā vietā pēc 9–10 dzērieniem. Roberts, mūsu students, turpina tukšot glāzes vienu pēc otras. Tā turēt, vecīt. Roberts tikko iztukšojis 10. glāzi, 2 alus, 6 vodkas kokteļus un 2 mēriņus. Tikai tagad viņš sajūt nelielu reibumu. Laiku pa laikam viņam šķiet, ka telpa griežas. Daudzi no mums ir piedzīvojuši griešanos. Kas to izraisa? Alkohols iedarbojas uz smalko līdzsvara mehānismu Roberta iekšējā ausī. Šis refleks, kas parasti cilvēkam esot skaidrā atbild par kustību kompensēšanu, tagad sūta uz smadzenēm maldīgus signālus, liekot justies apreibušam. Pagaidām, lai arī Robertam reibst galva, viņš joprojām var spēlēt biljardu. Taču biljarda galds nav vienīgā vieta, kur viņš un viņa draugi cenšas gūt panākumus. Freestyles. Freestyles. Malkojot 6. glāzi, Deivs nolēma, ka laiks uzsākt sarunu ar Kamī. Cik esi izdzērusi? 7. Tātad man tevi jāpanāk. Citkārt šī saruna nepārkāptu draudzīgas tērzēšanas robežas, taču grādīgais un seks ir bijis mūžīgi saistīts. Kopš vīnogas pirmo reizi tika sastampātas sulā. Alkohola ietekmē zūd kautrība, un noteiktos apstākļos gan sievietes, gan vīrieši var kļūt vienlīdz pārdroši seksuālā ziņā. Alkohols var pamudināt piedzērušos uz tādām lietām, ko skaidrā prātā viņi nekad neuzdrošinātos. Piemēram, piecirst glītē meičai vai arī doties līdzi tikko iepazītam puisim uz viņa mājām. Deivs un Roberts varbūt paši nemaz neapzinās, ka viņu prātu pārņēmuši seksuālās pašapziņas uzplūdi, kamēr ķermenis devies pretējā virzienā. Likteņa ironija. Jo vairāk Roberts dzer, jo vairāk viņa ķermenī samazinās vīrišķā hormona testosterona daudzums, un viņa sēklinieki sarūk.
and shrink his testes. To uzskatāmi redz pēc 24 stundu ilgas dzeršanas. Testosterona daudzums krītas. Ja viņš turpinās dzert, tad zaudēs seksuālās spējas. Alkohols bremzē arī nervu impulsus, kas veicina asiņu pieplūšanu dzimumloceklim un kļūst neiespējama erekcija. Alkoholisms smagā formā var izraisīt neauglību, un ja Roberts turpmāk dzers tikpat negausīgi, kā šovakar, sekas var būt nepatīkamas. Samazinoties testosterona līmenim, vīrieši zaudē vīrišķīgo izskatu, izkrīt mati. Piedevām saplok muskuļi, pleci kļūst šaurāki, bet iegurņa daļa lielāka, jo ap gurniem sāk uzkrāties tauki. Ja dzeršana arī tad netiek pārtraukta, vīrietis var iegūt pavisam sievišķīgu izskatu. And continued alcohol use, you actually become feminized if you're a male. Tāpēc ņemiet vērā puiši, kas bārā cer iedzert un iepazīties ar mečām, testosterona daudzuma samazināšanās var jūs uz nakti padarīt nederīgus. Un ilgākā laika posmā jūs maksāsiet daudz augstāku cenu. Kami jau ir jautrā prātā. Viņa ir izdzērusi 5 alus, 1 kokteili un mēriņu tekilas. Kami asinīs alkohola daudzums ir turpat 3 reizes augstāks nekā pēdējā mērīšanas reizē. Cikos jūs izdzērāt pēdējo glāzi? Es to pašlaik tukšoju. Visi testi liecina, ka Kami kustību koordinācijas spējas ir krasi samazinājušās. Viņa kauliņus izliek 3 reizes lēnāk nekā sākumā, un ir vēl arī citas, mazāk pamanāmas izpausmes. Kami nodarbojas ar skriešanu un 3 reizes nedēļā iet uz sporta klubu, taču viņa nenojauš, kā viņu var ietekmēt izdzertais alkohola daudzums. Dzēršana jauna cilvēka skeletam neļauj sasniegt pilnu izturību un veicina kaulu novecošanos. Ja Kami iedzērusi laustu kādu locekli, sadzīšana ieilgtu. Ja sportisti pēc spēles vai brīvdienās mēdz iedzert pārmēru, kas bieži gadās starp koledžas jauniešiem, tad salaužot kādu kaulu, tie tik ātri nesaugs. This alcohol will, if they are fractured, will begin to slow the rate of fracture healing. Sekas ilglaicīgai alkohola klātbūtnei organismā ir traucēta skeleta attīstība un lēna kaulu sadzīšana. Turklāt sāsinās dabiskais katram cilvēkam raksturīgais kaulu noārdīšanās process. Sūzana kādu brīdi jūtas nepatīkami, bet atklāja, ka malkojot dzērienu lēnām, viņa var regulēt ķermeņa reakciju uz alkoholu. Šovakar Sūzana jūtas labi, taču vienmēr pastāvēs iespēja, ka viņas organisma reakcija uz alkoholu var būt daudz smagāka. Man izdevās! Pie bāra letes Jessica dzer kokteili, kura galvenā sastāvdaļa ir šņabis. Viņa vēl nenojauš, ka šovakar šī būs viņas pēdējā glāzīte. Piedodiet, bet es vairs nevaru jums izsniegt dzērienus. Jessica ir izdzērusi tik daudz, ka viņas drošības vārdā bārmenim ir piekodināts vairāk viņai neieliet. You're going to wake up with a throat like sandpaper. She got a lot of life in her, So every drink I name, you say, I'll bet you. Jessica īsti nesaprot, kas te notiek. Jessica šovakar ir pieveikusi 17 glāzes. Alkohola daudzums viņas asinīs ir sasniedzis bīstamu robežu vairāk nekā 2 promilles.
Alkohola daudzums no 2 līdz 3 promillēm tādām svētdienas dzērājiem ir ļoti bīstams. Var tikt traucēta elpošana, sirds un asinsvadu darbība, kā rezultātā var iestāties nāve. Par laimi, Jessiku uzrauga mediķu komanda. Viņu izsauca uz pārbaudi. Diemžēl viņa jūtas nepārāk labi. Acis mēģina izsekot līdzi kustīgajam mērķim uz ekrāna, taču smadzenes nespēja acu muskuļus kontrolēt. Šo pārbaudi viņa neiztur. Nejūties labi? Varbūt vajadzīgs ratiņkrēsls? Vai zālē ir ratiņkrēsls? Is there a wheelchair out there in the hall? That's all right, go ahead. Tas nekas. Dari to. There you go. Tūlīt tu jutīsies labāk. Jessica ir izdzērusi daudz vairāk nekā parasti. Ja viņai turpmāko stundu laikā saglabāsies specifiskā reakcija, tad mēs pieņemsim, ka vainīga pārmērīgā dzeršana. Ja viņa kļūst vēl miegaināka, tad nāksies vest uz slimnīcu un izmeklēt. Tikmēr bārā ciemiņš no Anglijas, Deivs, aiz bāra letes jauc kokteili sauktu par taisno līniju, kas savu nosaukumu ieguvis no taisnes uz sirds darbības monitora cilvēkam mirstot. Tas sastāv no tekilas, sambukas, tabasko un īru krējuma liķiera. Iedzerot pāris malku šāda dzēriena, mēreni dzērāji kļūst miegaini, bet smagi dzērāji, kā Deivs, grib tā stimulējošo ietekmi izjust vēl un vēl. After several drinks, light drinkers feel sleepy, but heavy drinkers like Dave crave the stimulant of yet more alcohol. Drinking for Britain. That was disgusting. So far, Dave has Pagaidām Deivs pieveicis 11 īru porterus un 3 mēriņus. Pēdējā šī vakara pārbaude liecina, ka visas Deiva kustības ir jūtami traucētas. Deiva acis vairs nespēja sekot kustīgajam mērķim. Kā jau bija gaidāms. Vai spēja kaut mazliet koncentrēties? Es saprotu, ka tas kustas pa taisni, bet manas acis lēkā augšup un lejup. To pašu uzrādīja testa rezultāti. Tas bija viens no grūtākajiem testiem. Roberts tikmēr pieveicis 3 alus, 9 vodkas ar limonādi un 3 mēriņus. Tas nozīmē, ka Roberts ir dzēris ātri un daudz vairāk nekā viņa ķermenis spēja alkoholu pārstrādāt. Aknām vajadzīga stunda, lai sašķeltu 1 glāzi alkohola. Alkohola daudzums Roberta asinīs ir 2. lielākais pēc Jessikas. Viņam konstatētas 1,47 promilles divtik nekā pieļaujams, lai sēstos pie stūres. Šīla pamanīja šerifa kurpes uz sofas. Vēlreiz ātrāk. Malacis, labi. Nākamais tiek pārbaudīts Edijs. Viņš ir izdzēris 5 alus, 9 mēriņus un 4 vodkas kokteļus. Sizzle, sizzle, thistle, sizzle. Sizzle, sizzle, thistle, sizzle. Oh my goodness. Keep reading it. Sizzle, sizzle, thistle, sizzle.
Edijam ir neparasti laba dikcija, ņem vērā, ka viņš pieveicis 18 glāzes. Biežā dzeršana pieredinājusi viņa ķermeni darboties lielā alkohola reibumā. Smagiem dzērājiem tas ir normāli. Very good. Good job. All right, man. All right. That was awesome. Peace. Why haven't that stopped? Kāpēc tas neapstājas? There we go. Tas kļūst lēnāks un lēnāks. Going down. Slowing down. Alkohola koncentrācija Edija asinīs sasniegusi 1,15 promilles. Tā šovakar ir viena no augstākajām. What's that? Vai tas labi? Tas ir diezgan daudz. What's pretty high? Tas skaitās daudz. His was higher. Ar tādu daudzumu pie stūres sēsties nedrīkst. Robertam bija vairāk. Roberts arī izdzēra vairāk. Roberts dzēra benzīnu. Jūs to neredzējāt? I got 4 tokens I gotta use. I hope the bar's still open. Brīvprātīgajiem šī nakts būs jāpavada viesnīcā. Pārējiem esam nodrošinājuši transportu, lai viņi sveiki un veseli nonāktu mājās. Ja viņiem ļautu vadīt auto, tas būtu bīstami dzīvībai. Neskatoties uz pārbaudas rezultātiem, Roberts joprojām ir pārliecināts, ka var sēsties pie stūres. Daudzi, kas piedzērušies, brauc nesakarīgi. Viņi brauc ļoti ātri un tāpēc izdara muļķības. Taču, ja ievēro ātruma ierobežojumus vai brauc nedaudz virs, nekas slikts nenotiks. Ticiet man. Vai tu tagad varētu pabraukt? Pašlaik pilnīgi droši. Atklāsies, ka Roberts bija bīstams ilūzijas varā. Turies, Bobby! Uz bāru ir uzaicināts Čikāgas policists, kas veiks standarta pārbaudi, ko parasti izdara, lai noteiktu, vai cilvēks nav dzēris. Ja kāds no brīvprātīgajiem tiktu uz ceļa apturēts, viņam noteikti tā būtu jāveic. Skaties uz manu pirksta galu. Sekojiet tikai ar acīm, negrozot galvu. Policista mērķis ir noteikt, vai kādam nav lēnas un nesakarīgas acu kustības, kas ir droša zīme, ka ir traucēta kustību koordinācija. Vai viņš izturēja? Nē, viņš izkrita visos 6 punktos. Vēl viena smaga skurbuma pazīme ir nespēja sekot norādījumiem. Edij, nāc, turpināsim pārbaudi. Staigāšanas un apgriešanās pārbaude. Pieliec savu labo pēdu kreisajai tā, lai papēdis pieskartos purngalam. Vienlaikus izplet rokas uz sāniem, paliec tā stāvam, līdz teikšu, ko darīt tālāk. Kad izdzerts tik daudz alkohola, ka jau zūd atmiņa, cilvēkam ir grūti izpildīt norādījumus. Pēc tam būs jāapgriežas. Cik soļi bija jāpaspēr? 9 soļi uz priekšu un 9 atpakaļ. Tu droši vien to piemirsi. Es toties atceros. Tagad griezies. Spēr tikpat soļus atpakaļ. Paskaidrojiet to. 9 atpakaļ. Priekš kam? Neviens no brīvprātīgajiem neizturēja nevienu testu vai daļu no tiem. Nākamajās stundās viņu stāvokli uzraudzīs viesnīcas numuros. Māsiņa novēros Džesiku visu nakti, lai varētu būt droša, ka pārmērīgas alkohola lietošanas sekas iet mazumā. Ik stundu viņa pārbauda arī pārējos. Dažiem nav ne jausmas, kā
alkohols ir ietekmējis viņu atmiņu. Kā jūs te nokļuvāt? Es biju aizmidzis. Cik dzērienu tu izdzēri? Kādus 15? 15? Jā, un tad jūs piezagāties. Paskatīsimies, kā tev klājas. Esmu dzīvs un jūtos labi. Saindēšanās ar alkoholu draud tiem, kas dzerot nejūt mēru. Pastāv arī nopietns risks, ka cilvēks var nejauši nosmakt, aizrijoties ar vēmekļiem. Tiekamies rīt, puiši. Lai arī kas jūs esat un cik daudz esat izdzēris, aknas var pārstrādāt tikai noteiktu daudzumu alkohola stundā. Šis nemainīgais daudzums nozīmē, ka plaši izplatītais uzskats, ka vēsa duša vai tasa kafijas var palīdzēt atskurpt, nav gluži patiesa. Aknām šis darbs jāveic vienām pašām. Kad māsiņa nonāk līdz Deiva numuram, viņu gaida pārsteigums. Mūsu britu drauga tur nav. Deiva kāra pēc grādīgā likusi viņam pārkāpt noteikumus un pamest viesnīcu, lai dotos atpakaļ uz bāru. Deiva tieksmē pēc alkohola varētu būt vai nu fizioloģisks vai psiholoģisks iemesls, vai abi. Jaunākie pētījumi liecina, ka dažus alkohols apskurbina vairāk nekā citus. Brukhevenas Nacionālās laboratorijas zinātniekiem ir aizdomas, ka pastāv iedzimts mehānisms, kas iedarbojas uz smadzenēm, liekot tiekties pēc baudas, ko sagādā alkohols. Lai pārbaudītu savu teoriju, viņi veica eksperimentu ar žurkām. Žurkām iedeva 2 pudeles. Vienā bija tīrs ūdens, bet otrā 10% alkohols. Jau pirmajās dienās dažām žurkām parādījās izteikta tieksme pēc alkohola. Radās jautājums, vai alkohols tām vienkārši iegaršojās, vai arī nosliece uz alkoholu jau bija. Doktors Thanos izmanto modernas attēldiagnostikas iekārtas, lai aplūkotu žurku smadzenes. Gan cilvēku, gan žurku smadzenēs dopamīns iedarbojas uz D2 receptoriem. Ir novērots, ka dažiem alkoholiķiem šo receptoru daudzums ir samazināts. Vai tas rada tieksmi pēc alkohola? Brukhevenas zinātnieki gribēja noskaidrot, vai palielinot D2 receptoru daudzumu līdz normālam līmenim, samazināsies žurku alkohola patēriņš. Rezultāti bija iespaidīgi. Dzīvniekiem ar izteiktu noslieci uz alkoholu 80–90% apmērā pēc procedūras šī tieksme samazinājās līdz 20–30% jau pēc 3–4 dienām. Tās tiešām ir krasas pārmaiņas. Days, really 3 to 4 days, but quite a dramatic shift in behavior, in alcohol intake. Lai gan šie ģenētiskie pētījumi ir vēl tikai iedīglī, reiz tie ļaus panākt, lai alkoholiķi atmestu dzeršanu tikpat viegli kā šīs žurkas. Vairākums ekspertu ir viensprātis, ka alkohola pārmērīga lietošana ilgākā laika posmā var radīt smagas fiziskas un psiholoģiskas sekas. Taču tālā nākotnē mūsu brīvprātīgos pašlaik neuztrauc. Beidz lūdzu lasīt avīzēdī. Viņi joprojām atgūstas no iepriekšējā vakara. Kā jūtaties? Dažas sāpošas galvas. Šorīt elpas analīze uzrādīja, ka gandrīz visiem alkohola koncentrācija asinīs samazinājusies līdz 0. Tomēr vakardienas pārmērīgā dzeršana nav palikusi bez sekām. Redzu, tev ir liela ūdenspudele, vai tā ir dabiska vajadzība? Tu sniedzies pēc ūdenspudeles, kad ir daudz dzerts? Ūdens noteikti nāk par labu. Neviens nezina, kas īsti ir paģiras. Tās iespējams rada vairāku cēloņu kopums, kas varētu būt alkohols, neizgulēšanās, nepaēšana, turklāt daži alkohola veidi rada stiprākas paģiras nekā citi. I rarely get them just because
Tātad, vai kādi noteikti dzērieni tiešām pastiprina paģires? Vai sajaucot kopā vairāku grādīgo paveidus, mēs sev sagatavojam sāpīgu pamošanos otrā rītā? Mani parasti nokauj vīns. Vakar es jaucu dažādus dzērienus, varbūt tāpēc man šorīt ir nedaudz nelabi. Kas tev rada paģires? Dažādu dzērienu sajaukšana vai kāds noteikts alkohola veids? Man liekas, ja dzeru alu, pēc tam rumu un vodku. Diemžēl zinātne neko daudz šajā jautājumā nevar piedāvāt. Anekdotiskie stāsti ļauj secināt, ka dažādi ļaudis uz alkoholu reaģē dažādi, atkarībā no situācijas. Tomēr zinātne var pastāstīt par kādu līdzekli pret paģirām. Tas, ka ir daudz un dažādu līdzekļu, norāda, ka nav nekāda līdzekļa pret paģirām. Katrs rīkojas atšķirīgi. Bieži vien palīdz, ja pirms dzeršanas ietur maltīti, vēl iesaka dzert daudz šķidruma, katram kas savs. Kā jūties, Kamī? Vai tev no vakardienas dzeršanas ir kādas blakus parādības? Nē, šķiet, ka es esmu vienkārši nogurusi. Galva nesāp? Nē. Vēders arī ne? Līdzekļi pret paģirām drīzāk balstās uz individuāliem novērojumiem nekā medicīnas atklājumiem. Taču ir viens līdzeklis, ko zinātne var ieteikt. Dzeriet ar mēru. Jessica ierodas uz brokastīm, taču viņa toaletē atkal izvēmjas. Viņa atceras, ka pagājušajā naktī izdzērusi kādas 16 glāzes. Patiesībā Jessica izdzēra 17 glāzes. Tu uzvarēji, tev bija augstākais alkohola līmenis. Cik augsts? Es biju nedaudz nobežījusies. Vakarnakt alkohola daudzums Jessicas asinīs sasniedza 2,4 promilles. Ja viņa turpinātu dzert, sekas varētu būt liktenīgas. Pie tik augstas alkohola koncentrācijas smadziņu centrs, kas regulē elpošanu, var atslēgties. Plaušas vairs nesaņem signālu elpot. Elpošana apstājas un cilvēks mirst. 11 stundas pēc tam, kad Jessica izdzēra pēdējo glāzīti, viņas asinīs joprojām ir 0,98 promilles alkohola. Tādā skurbuma pakāpē pie stūres stēsties nedrīkst. Doktors Boldingers uzstāja, ka Jessica jāpaliek slimnīcā, līdz alkohola līmenis normalizēsies. Tas nokrītas līdz nullei tikai pēc 8 stundām. Labs rīts, doktors Boldingers jautā, kā viņš jūtas pēc vēlas nakts dzeršanas. Man džingst galva. Tu vēl pēc tam devies prom, lai iedzertu? Nē, es izgāju pastaigāties un pēc tam gāju gulēt. Mums te stāstīja gluži ko citu. Pierādiet pretējo. Tā labi mums ir šis. Deivs stāsta, ka viņš izdzēris vēl pāris alus, tad viņam kļuvis garlaicīgi un ap 4 naktī viņš atgriezies viesnīcā. Deivs līdz pusnaktī bija iztukšojis 14 glāzes un pēc tam 2 vai vairāk. Alkohola daudzums Deiva asinīs ir nokrities līdz 0,43 promilēm. Viņš solās dzert tikai ūdeni, vismaz pāris stundas. Ja pēc lielas dzeršanas ir paģiras, pat ja alkohola daudzums asinīs ir 0, spēja vadīt auto un veikt sarežģītas darbības ir apgrūtināta. The danger is that people feel since their blood alcohol level is 0 that they're okay, and that's not the case. Daži no brīvprātīgajiem izdzēra tikpat, cik parasti sestdienas vakaros. Citi vairāk nekā bija domājuši. Tomēr gandrīz visi bija pārsteigti uzzinot, cik ļoti pat neliels daudzums alkohola var ietekmēt viņu ķermeni un prātu. Kustību un acu koordinācija jūtami mazinājās jau pēc 2 glāzēm un turpināja pasliktināties. Vairāk nekā pusē alkohola daudzums asinīs bija augstāks par pieļaujamo, lai drīkstētu vadīt auto.
Neviens no viņiem nebūtu drošībā, ja sēstos pie stūres. Vai informācija, ko mūsu brīvprātīgie ieguva, liktu viņiem apdomāties pirms iztukšot bārā vēl vienu glāzi? Var jau būt, taču droši vien daži no viņiem, pienākot sestdienai, atkal nodosies pasaulē populārākai izklaidei, minot labi iestaigāto taku pretī kārtējām paģirām. Filmu demonstrēšanai sagatavojas Latvijas televīzija, tulkojusi Ingrīda Jakovļeva, redaktore Maija Seržāne, ieraksta režisore Inta Vitkus, videoinženieris Juris Krišānis, lasīja Uldis Anže.